apgalvojums pirmais. Visi, kas tiek politikā, zog, ar ko jūs būsiet labāki. Sāksim ar to, kas ir tie visi. Kā tu zini, tikai 1% no Latvijas pilsoņiem ir iesaistīti politiskajās partijās. Tātad katrs 100, un vēl mazāka daļiņa no viņiem vispār nokļūst līdz varas pozīcijām. Pārējie 99% politikā nekad nav bijuši. Domāju, ka viņi nav pelnījuši šādus pārmetumus. Varbūt problēma tajā, ka mēs atkal un atkal ievēlam cilvēkus, kuriem nevaram uzticēties. Otrais apgalvojums. Jūs soliet visu to pašu, ko citi. Tas jau entās reizes ir dzirdēts. Jā, tev taisnība. Šodienas problēmas Latvijā nav unikālas, un tās nemainās ik pa 4 gadiem. Mēs, protams, varam tiekties pēc jaunām gaišām idejām, bet tam visam nebūs nozīme, ja mēs nenovāksim traucējošos faktorus, tādus kā nekompetence, koruptīvi lēmumi, atbildības trūkums, un tie ir tikai daži. Šis ir obligāts nosacījums, bez kura izpildes visas gaišās jaunās idejas dosies uz partiju programmām nomirt. Trešais. Jūs tikai gribiet tikt pie varas, pie silēm, jums patiesībā neinteresē neko mainīt. Jāatzīst, ka normālā situācijā liela daļa no mums droši vien politikā neiet. Mēs turpinātu strādāt savu darbu, dzīvot savu dzīvi, taču šī nav normāla situācija. Variet uzskatīt, ka mēs vienkārši esam tie, kam pirmajiem neizturēja nervi uz visu mierīgi noraudzīties. Viss, kas notiek Latvijā, skar mūsu bērnu un mazbērnu likteņus. Mēs esam personīgi ieinteresēti nodrošināt labu Latvijas rītdienu. Tāpēc veidojam politisko platformu, kurā aicinam iesaistīties arī tevi, lai varētu nodrošināt, ka visu izdaram pēc labākās apziņas un sabiedrības interesēs. Vienīgais lūgums – neatliec savu lēmumu. Ja līdz septembra beigām partiju nenodibināsim, tad nākamgad visi varēsim iet un vēlēt par tām pašām vecajām partijām, par mazāko ļaunumu vai lielāko kretīnu, kā nu kurais.